jāceras un jāpazīst jebkurā vietā. Kura vietā? Šitas te tas maziņais nodalījums, jā. Tālāk mēs redzam kura priekšējo sienu. Jā. Sternums īsti tur nav, tur ir ribas. Un tā kā mēs nodarbojamies ar asinsvadiem, tad šeit būtu jāsameklē, un te arī ir, tikai man tā varbūt grūti, mikroskopā ir labāk, artērija et vena torācika. Ja? Nu, ka šī ir vēna vai artērija? Izskatās pēc vēnas. Ja? Preparātā, es negribu tagad līdz lielākā palielinājumā, jūs paši preparātā paskatāties. Ja? Te viņas ir artērija et vena torācika. Labi. Diemžēl tas nav viss. Braucam uz šejieni. Kas tas ir? Plaušas. Un viņas gan vēl ir pseidoglandulārā stadijā. Te nu gan ir viens netīrums virsū, ja? Tā. Labi, kas vēl mums ir? Plaušas ir, bet ar to nepietiek. Tagad mēs nonākam tai vietā, kur atrod saknas, ja? Un, diemžēl te ir skrāpējies viens, ir viens asinsvads, kas mums noteikti jāpazīst. Nē. Ductus venosus. Ductus venosus tas ir līdz tai vietai, kamēr viņš atrod saknās. Bet tiklīdz viņš iziet ārpus aknām, lūk šeit, ja, tad jau to var teikt par vēna kāva inferior. Maza daļiņa, bet ir. Tā. Tālāk. Skatāmies, kas te vēl ir. Mums te ir daudzas labas lietas. Nu, es ceru, ka diafragmu visi pazīst, ja? Redzam to līniju, ja? Nu, tad te ir vesela bagātība, kas mums ir jāatkārto un jāapgūst no jauna. Jā, zarnas, nieres, pie tam abas nieres, ja, metanefros un mezanefros. Ir tā? Ir. Zarnas ir. Te ir, starp citu, izskatās jocīgi, bet tas ir arī fragments no aknām. Ja? Un kas te vēl ir? Vēl ir atkal jocīgi pārgriests. Kas? Kas šī te ir? 1, 2 un 3. Kas tur ir? Tas ir kuņģis ar aizkuņģa dziedzeri. Kuņģis ir izliekts, ja? Nu, un te viņš ir, acīm redzot, tie gali nošķērēti, ja? Jā, nu, jāmācās tā telpiskā domāšana. Tā, mīļie draugi, jūs ziniet, ko nozīmē vārds perpendikulārs? Tas nav leņķis. Jā, bet man vienā grupā neviens nezināja. Es teicu, lai noliek žalūzijas perpendikulāri stiklam. Nesapratu, ko es no viņiem gribu. Nu, diemžēl. Labi. Tā, nu, un kas tagad ir šeit? Šitas. Esam jau tādu redzējuši. Nu? Tās ir testes aizmetnes, ja? Šitas būs mezonefros, ja? Un šitas. Un tur augšā būs metanefros. Un tagad uzmanīgi paskatāties, ja? Izskatās it kā kaut kas līdzīgs, bet patiesībā nav, kas šeit ir. Virsniere. Tā ir virsniere, ja? Tā ir virsniere. Tā ir virsniere. Nu, ko mums vēl vajag redzēt? Ko mums vēl vajag redzēt? Vēl vienu lietu mums vajag, laikam, apskatīt. Braucam atpakaļ drusciņ. Aha. Jā.
Nu, te ir jābūt tā uzmanīgiem, jāizvērtē. Te arī ir viens asinsvads, mēs neredzam viņa saistību ne ar ko, bet tā ir artērija pulmonālis. Nē, tas ir trunkus pulmonālis, šis lielais, ja? Trunkus pulmonālis un artērija pulmonālis dekstra. Lūk, to gan mēs varam spriest pēc tā, ka viņa iet uz plaušām. Ja? Kā var zināt, ka tas ir labais priekšstambars un labais kampars? Tāpēc, ka pazīmes ir tādas, ka labais ir ar daudz plānāku sieniņu. Ja? Kreisais būs ar izteiktāku sieniņu. Es ceru, ka mēs kreiso arī redzēsim. Nu, tagad gan laikam viss no tā, ko mums vajadzēja jums apskatīt šajā preparātā, ir apskatīts. Tā. D3, D4. D4 ir mutes dobums, priekštelpa. Nezinu, kāpēc viņš te tā īsti ielikts, tas vairāk. 4. D4, viņš vairāk attiecas uz iepriekšējo nodarbību, bet, apskatāmies, kas tur ir. Aha, dažas lietas ir. Nu tā, oficiāli šajā te attēlā mums ir norādīts tikai mutes dobums, ja, un deguļu dobumu priekšstāvu. Apskatīsim tos. Tur ir viena neliela piebilde. Lūk, te viņš ir. Fragments no augšlējā, mēle, viss, kas vajadzīgs. Tā, jā. Redziet, man šeit ir viens fokus, jums tur ir otrs, un šeit man ir 3. Tagad skatāmies. Vieta, kuru es jums gribu, netīruma arī daudz ir, bet tas nav tik svarīgi šoreiz. Vieta, kuru es gribu parādīt, un kas tur arī bildēs ir, ja, ir tā saucamā deguna dobuma priekštelpa. Pārliecināties, ka tas ir deguna dobums. Mutes dobums, un šeit ir deguna dobums. Jūs teiksiet, ko jūs mums tur rādiet muļķības, ja? Tā nav. Šeit tas griezums atkal ir gājis gar šīs priekštelpas malu. Un nav viss pats dobums pārgriezts, ja, tad tur būtu tukšums, bet sieniņi pārgriezt. Un to, ka tas tiešām ir saistīts ar deguna dobumu, mēs redzam šeit, kur ir viens rajoniņš no ožas apvidus. Ja? Bet tas nav šajā preparātā galvenais. Te ir arī dažas lietas, viņas gan manos sarakstos nav norādītas. Lūdzu, sakiet, ko es jums tagad rādu. Tā ir adenohipofīze. Sela turcika pārāk labi šeit nav izveidota, ja? Bet neapšaubām adenohipofīze te ir labi saskatām. Tālāk es vēl te ieraudzīju dažas citas lietas, kas mums ir tā. Tas preparāts ir tik netīrs. Krāsūdens laikā viņš jau satīrs ūdens? Nē. Redziet, es jau teicu, ka tie preparāti ir veci. Un nevienmēr tā līme, ar kuru pielīmē to stikliņu, ir tik kvalitatīva. Un viņa gadu 10 gaitā viņa drusku sabojājas. Ja? Tā. Tagad braucam uz šo pusi, te būs drusku labāk. Tā, kā jūs domājat, kas ir šeit? Balsens skrīmšļi. Šeit ir kas? Nē, tā nav trahēja, tā ir rīkle. Un šeit zem vairoga skrīmšļa atrodas vairogs. Ieties pilnīgi pareizi.
bet tagad esat uzmanīgi. Šai vietā kas ir šeit? Kā jūs domājat šitas? Tas ir sternum. Un aiz sternum atrodas vēl viens neliels dziedzera aizmetnis. Aizkrūtdziedzeris ir pirms. Ja? Paskatieties, viņi abi divi ir ļoti tuvu. Ja? Te ir vairogdziedzers un te ir aizkrūtdziedzers. Bet pirmkārt pēc anatomiskā novietojuma un otrkārt arī pēc struktūras. Viņi atšķiras. Ja? Skaidrs? Skaidrs. Labi. Ko mēs vēl te varam redzēt? No te man viens gribēja traheju. Vai nav smuka? Smuka. Smuka, skrimslīši pārgriezti. Jā. Tā, traheja. Zem trahejas mums nākās šeit barības vads. Un tālāk mēs skatāmies, kas šeit ir. Tālāk ir. Tālāk ir āknes, tur ir šī, tas ir diafragma. Un no diafragmas, virs diafragmas atrodas sirds. Lūk. Un te mēs varam pilnīgi droši teikt, ka tas ir kreisais kambars. Ja? Redzat, cik viņam ir bieza muskuļota siena. Ja? Bieza muskuļota siena. Šito visu atceraties, jo mums te visās manos aprakstos viņu nav. Ja? Tā, ko mēs vēl varam paskatīties? Varbūt, ka šeit ideāli to neredz, bet esat uzmanīgi. Te var redzēt noteikti arī perikārdu. Ja? Viņš te tāds varbūt drusku pielipis. Ja? Paskatīsimies citur. Šeit var redzēt vēl vienu lietu. Vienā pusē labāk, otrā sliktāk. Tās ir, lūk, divi. Te ir viens asinsvadiņš un te ir vairāk asinsvadiņš. Nē, te ir sirds. Koronārija asinsvadiņa. Ja? Te ir kambaris un te tālāk būs kaut kas no priekškambara. Tikai jautājums, ko mēs no viņa redzēsim. Neko lielu. Vai jūs pazīsiet šo? Šeit. Kas tas būs? Kas? Aorta. Tā būs aorta. Jā, tā būs aorta. Tā. Starp citu, viss tas, ko mēs nu pat apskatījāmies, tas nav šajā te. Kas ir tas? Jā, šitas izglītītas. Jā. Tāds ir jautājums, kuru es nevaru uzreiz atbildēt. Es domāju, ka tas ir kaut kas, es pieļauju. No sirds austiņām ir tādas lietas. Varbūt, bet pilnīgi droši es neesmu. Ja? Tur vajadzētu vēl papētīt, bet šī griezuma es nevaru īsti pateikt. Tā, tagad gan laikam vairāk. Neko es jums nevarēšu parādīt. Muguras smadzenes, skriemeļa aizmetņi un tā tālāk. Ja? Tagad ejam pie nākamā D5. Un D5 preparātā mums ir jāredz mutes dūgums, uzbalsenis, ieeja balsenē un vairogdziedzeris. Ja? Te ir daudz kas cits arī. Mierināsimies ar to, ko mums pieprasa. Tātad mutes dūgums, mēle, redzam augslējs, ja? Te ir smukviņš saistīts. Ejam tālāk, rīkle, epiglotis, smuks, ja? Ja. Un paskaties, ja? Šeit, paregulēšu tos.